Vēlējos padalīt savu liecību, savu dzīves stāstu par to, kā Dievs ir manā dzīvē darbojies, kā es viņus arī iepazinis, kā es viņus meklējis, kā es viņus sajūtas, kā viņš vispār man ir atklājies. Jā. Jo Dievs, kā es saprotu, ir jāmeklē. Un es viņu meklēju katru dienu. Es gribu teikt, ka viņš ir brīnums, liels brīnums, prātam neaptverams, bet redzams dzīves apstākļos, ko es atceros no bērnības, kad vecums aptuveni 11 gadi, nezinu, kaut kāda sākuma 11, 12, varbūt 11. Kad es pirmo reizi biju mājas dārzā izgājis un ienāca tāda doma prātā, kad nevar būt, kad ar nāvi vienkārši viss beidzās. Ka es nomiršu un dzīve beidzās un viss tukšums, pilnīgs tukšums un nebūtība. Tas man liekas tāda satriecoša doma. Tā bija laikam tāda pirmā doma manā dzīvē par Dievu. Un tad laikam ejot, es jūtu, ka es kaut kādu tādu, es jūtu, ka ir kāds ir blakus vai nu kaut kur netālu, kurš vēro man dzīvi un kurš mani tā kā arī uzmana, pieskata. Tāda apjausma man bija par Dievu, pirmā apjausma tāda. Un tad es dzīvoju, es bērnībā, jaunībā Dievs man, es redzēju, kā es tieku pasargāts no visādām nelaimēm, tur pieņemsim no auto kaut kādām tādām katastrofām. Un bija arī vienreiz, ka man notrieca mašīna. Nebija ļoti spēcīgs trieciens, bet paldies Dievam, jā, tas varēja izvērsties arī savādāk, bet visādās tādos gadījumos es jūtu, jā, ka man Dievs sargā. Mēs blēņas darījām, mēs kā puiši darījām visādas blēņas. Staigājām pa jaunbūvēm, pa tādām šaurām sieniņām, spēlējām ķerenes. Es arī nodarbojos ar dažādiem motosportiem un tādām lietām. Un bija arī traumas, protams, es pēcīgi arī salauzu kāju, bet es paliku dzīvs. Jā, un tad bija arī šie jaunības trakulīgie gadi, kad meklēju kaut ko, kad pats nesaprotu, ko meklēju. Tā kā mīlestība, tā kā ko. Es gāju uz diskotēkām, tajā laikā bija diskotēkas. Gāju pa ceļu un teicu, Dievs piedod man, bet šodien es piedzeršos. Jā, man bija tāda apziņa, ka tiešām viņš mani vēro, ka man viņam ir tā kā jāatskaitās arī. Jā, un tad es dzīvoju, es iekļuvu nepareizās attiecībās, kurās es arī iemīlēju sievieti, bet tās bija nepareizas, tās nebija Dieva svētītas, ieliktas Dieva rokā, lai tās būtu Dieva svētītas. Jā, un es to gribēju izdarīt, bet nesanāca, jo otra puse to īsti negribēja iet ar Dievu. Un tad, kad man pienāca laiks, tad, kad es kļuvu brīvs no šīm attiecībām, paldies Dievam, viņš man atbrīvoja. Es gan domāju, ka viņš man ir atņēmis kaut ko ļoti dārgu. Bet patiesībā nē, es tiku izvests no turienes un man nācās nostāties beidzot uz savām kājām. Es ļoti meklēju Dievu un es viņu atradu. Es sāku lasīt arī Bībeli. Līdz tam laikam es nelasīju. Es meklēju viņu, es viņu runāju un es jūtu, kā viņš man iedod mieru. Pār visam viņš iedod savu mieru un beidzot es varu būt es pats. Es varu būt tikai es un viņš, un man ir labi ar to, bet es ļoti gribēju arī attiecības. Es gribēju tiešām īstu ģimeni, kad ir sieva un ir bērni, un pirms man vēl nebija ģimenes, man bija viena lūkšana. Dievs, lūdzu, dod man tādu ģimeni, kas pagodina tevi. Tā bija no Dieva ielikta manā sirdī, manā prātā lūkšana, un es viņu lūdzu. Un Dievs viņu piepildīja. Dievs viņu tiešām piepildīja un svētīja. Man ir ģimene, man ir 3 dēli, man ir sieva. Jā, un es esmu laimīgs. Un laimīgs es esmu ar Dievu. Bez Dieva es neesmu laimīgs. Es nekur citur nerodu mierinājumu un prieku, kā tikai Dievā vispirms. Un tad es arī varu novērtēt, kad man ir ģimene. Un dāvāt viņiem arī mīlestību, savu tūmu un atbalstu. Un tā es joprojām mācos viņu meklēt, mācos viņu
atpazīt un ieraudzīt Jēzus. Un vēl es tiešām pašreiz man ir svarīgi Jēzus cilvēcība, jo viņš ir arī cilvēks. Varbūt mēs viņu ļoti citreiz dievišķojam, bet viņš ir arī cilvēks, kurš ir staigājis, kurš ir dzēris, ēdis, kuram bijusi sadzīve un attiecības ar cilvēkiem. Un pašreiz mācos un vēlos ieraudzīt, būt ar viņu vienmēr. Mīļais Dievs, paldies, ka Tava visu redzošā acis ir pie manis un ka Tu mani pazini brīdī, kad es Tevi vēl nepazinu. Paldies par visām atbildētajām lūgšanām un, Kungs Kristu, paldies par Tavu cilvēcību. Paldies, ka mēs varam zināt, ka Tu biji tāds pats cilvēks kā mēs un piedzīvoji tieši tās pašas lietas, ar kurām mēs ikdienā saskaramies. Mīļais Kungs, tiešām nāc un māci mani nepagurt meklēt Tevi un tiešām piepildi mani un ikvienu ar savu mieru, tieši tādu mieru, ko tikai Tu vari dot un ko pasaule nespēj mums dot. Jā, mīļais Kristu, tiešām ļauj uzticēties un atdot visu savu sirdi Tev un sekot Tev. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atvestī mūs no ļaunā, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Lai mūs svētī un pasargā visuvarenais Dievs Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Āmen. Aicinu piedalīties audio liecību projektā Mīlestības ceļš liecībās arī tevi. Ieraksti balss ziņā savu stāstu, kā Dievs sevi ir tev atklājis, ko viņš ir darījis un kā Jēzus ir tev palīdzējis, uzmundrinot, samīļojot, dziedinot, stiprinot. Esi daļa no dzīvā evaņģēlija pasaulē un ieraksti savu audio liecību telefonā, izmantojot balss ieraksta aplikāciju un nosūti to uz e-pastu liecības@gertrude.lv.